Esat sveicināti 1S grāmatveidībā. Kopā ar jums Vante konsultante Irina, un šoreiz mēs izskatīsim pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīva stāvokļa izmaiņas atspoguļošanu datubāze. Pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu amortizācija tiek aprēķināta sakat ar mēneša 1. datuma, kas seka mēnesim, kura tika uzstādīta amortizācijā aprēķina pazīme. Ja pamatlīdzekļa vērtība grāmatveidības uzskaite netiek dzēsta, to nepieciešams norādīt pieņemot aktīvu uzskaite. Tāpat amortizācija netiek aprēķināta aktīviem, kuri ir norakstīti pie pieņemšanas uzskaite. Bet tomēr pārsvara gadījumos pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīvu notikums ievest eksploatācijā vienlaicīgi reģistrēt uzskaite tiek izvēlēts pēc noklūsējuma aktīva iegades atspoguļošanas brīdi. Ja tomēr tas nebija izdarīts paša sākuma dokumenta saņemšana vai pieņemšanas uzskaite, kļūdaini vai ar mērķi ievest eksploatāciju vēlāk, tad ievāde eksploatācija pēc reģistrēšanas uzskaite tiek nodrošināta ar dokumentu PL/NMA stāvokļa izmaiņas. Augšēji izvilne, sadaļa PL un NMA, PL/NMA stāvokļa un amortizācijas aprēķināšanas izmaiņas. Veidojot jaunu dokumentu, numurs tiek pievienot automatiski, datumu, ja vajag, mainām, pēc noklusējuma tas ir data ar tekošais datums, notikuma izvēlējamies notikumu, un mūsu gadījumā tas būs ieviešana eksploatācijā. Attiecīgi, ja neatradam to kataloga, pievienojam jaunu. Pievienojam ar plusiņu vai insert. Notikuma veida izvēlējamies, spiežat uz 3 punktiņam, ieviešana eksploatācijā, kopēsim to uz nosaukumu, ar pogu labi apstiprinām ievādītu un izvēlējamies, pievienosim mūsu dokumentam. Tālāk atzīmēsim aprēķināt amortizāciju, jo dokuments ļauj izmainīt pamatlīdzekļa stāvokli grāmatveidības uzskaite un pēc darbības izvēle nerēķināt amortizāciju vai aprēķināt amortizāciju. Nosaka, jāveic amortizāciju aprēķinu vai ne. Aizpildīsim tabulas daļu ar pamatlīdzekļiem, ar pogu izvēle. Izvēlējamies vajadzīgo vai pamatlīdzekļu sarakstu. Gramatojam dokumentu. Pie gramatošanas dokuments veids ierakstos ziņu reģistrs, kas glaba informāciju par pamatlīdzekļiem un nemateriāla aktīviem. To mēs varam redzēt, nospiedot uz pogu pāriet, dokumenta kustība par reģistriem. Un šeit būs pieejami visi reģistri, kuras bija uztaisīts ieraksts ar šo dokumentu. Ziņu reģistrs PL stāvoklis, PL amortizācijas aprēķināšana ar nozīmē jā, sākt amortizāciju rēķinu, un PL notikumi, ieviešana eksploatācijā. Tāpat varam redzēt izmaiņu arī pamatlīdzekļa kartiņa. PL un NMA augšēji izvēlne, PL NMA nākama perioda izdevumu, nākama perioda ieņemumu atskaites, PL NMA kartiņas. Spiežam izveidot, ja gribam saņemt kartiņas pa visiem mūsu pamatlīdzekļiem. Vai nu, ja gribam konkrētu apskatīt, likam PL NMA keksitis, vienāds un izvēlējamies konkrētu pamatlīdzekļi. Spiežam vēlreiz izveidot. Vērtības dzēšanas kārtība, amortizācijas aprēķināšana. Iegramatojot dokumentu, varam izdrukāt rīkojumu par nodošanu eksploatāciju. Nākamais dokuments. PL NMA amortizācijas izmaksu atspoguļošanas veida izmaiņas. Paredzēts, lai
piefiksēt datu bāzē aktīvo amortizāciju izmaksu atspoguļošanas veidu maiņu. Veidot jaunu dokumentu, mainīsim datumu, izvēlējamies notikumu un amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu noteiksim jaunu atspoguļošanas veidu. Nospieždīsim 3 punktiņas un pievienosim jaunu amortizācijas izdevumu atspoguļošanas veidu. Nosaukuma, protams, jūs varētu rakstīt tā, ka jums ir tak, lai jums būtu skaidrs saprotams, kādām atspoguļošanas veidam jūs to izveidojat, un obligāti tabulas daļas jāpievieno norakstīšanas amortizācijas atspoguļošanas veidu kontu. Un izvēlējamies tabulas daļa dokumenta, pamatlīdzekļu vai nemateriāla aktīvu vai tās sarakstu. Grāmatojam dokumentu un arī, lai redzētu kustību pa reģistriem, spiežam pogu Pāriet, dokumenta kustība pa reģistriem. Eksploatācijas laiku izmaiņas mēs varam atspoguļot kā ar dokumentu PL/NMA modernizācija, tā arī ar dokumentu PL/NMA amortizācijas aprēķināšanas parametru izmaiņas. Izveidojot jaunu dokumentu, kā arī iepriekšējos, jāizmaina datumu, ja vajag, jāpievieno notikumu, tabulas daļa dokumentam pievienosim pamatlīdzekļu vai pamatlīdzekļu sarakstu vai no nemateriāla aktīvu. Obligāti aizpildam ar aktīva datiem, kas glabājas datubāzi, informāciju par aktīva parametriem. To var izdarīt vai nu manuāli, vai nu ar pogu aizpildīt palīdzību. Aizpildīt PL sarakstam. Lodziņa jaunais izmantošanas termiņš, kas pēc noklūsējuma vienāds izmantošanas termiņam norādītam pie aktīva pieņemšanas uzskaiti, pievienojam jaunu termiņu. To mēs norādam mēnešos. Pieņemsim, līdz šim brīdim mums bija 2 gadi izmantošanas termiņš, bet mēs gribam palielināt to termiņu uz 6 mēnešiem. Attiecīgi, šai lauciņā būs 30. Gramatosim dokumentu. Pie gramatošanas dokuments veids ierakstu ziņu reģistrus, kas glabā informāciju par pamatlīdzekļiem un nemateriāliem aktīviem. Pamatlīdzekļu un nemateriāla aktīva pārvietošanu vienās apakšnodaļas uz citu un vai materiāla atbildīga personas maiņu fiksē dokumentu pamatlīdzekļa nemateriāla aktīva pārvietošanu. Veidojam jaunu dokumentu, datums, notikums iekšējā pārvietošanai jau pievienots pēc noklusējuma, lodziņa apakšnodaļa un materiāla atbildīga persona map, pievienojam informāciju par jaunu uzturēšanas vietu vai nu jaunu atbildīgu personu. Un materiāla atbildīga persona. Tabulas daļai pievienojam pamatlīdzekļu vai pamatlīdzekļu sarakstu.
Lai ātrāk aizpildītu ar viena tipa objektiem tabulas daļu, kam ir vienādi saīsināti nosaukumi, var izmantot pogu aizpildīt pēc nosaukuma. Iegramatojot dokumentu, dati tiek ierakstīti ziņu reģistra PL atrašanās vieta un materiālis atbildīgi, kā arī PL notikumi. Uzskaites gramatojumi netiek veidoti. Palikušu dokumentu izveidi mēs noteikti izskatīsim mūsu nākamajās video. Sekojiet līdzi mūsu kanālam un līdz nākamajai tikšanai.